tā, kad es aizbraucu uz Latviju, man ļoti patīk, es dievinu Rīgu, bet tajā pašā laikā es pilnīgi jūtu tādu, gribās tā kā atpakaļ kaut kur, ja tā kaut kādu Jā. dzinumu, to internacionālo, baigi Mm. dīvaini. Jā, es skatos, ka tu jau varēsi tur visu kaut ko ceļojusies, un es pieņemu Spānija un Latīņa Amerikā, Nu, vairīt vaļā. Spānija man ļoti tuvu īstenībā. Tā ziņā, ka man ļoti patīk Spānija. Kaut kā les tā kultūra visu laiku tā kā velk atpakaļ. Aha, Kaut vai aizbraukt tikai ciemos, jo es sanāk, es kopumā gadu tur padzīvojos Spānijā. Un vienmēr kaut kā gribās vai nu aizbraukt ciemos pie draudzenēm vai aha. tāpatās un visu laiku velk atpakaļ tur. Jā. Nu, tad es domāju, ka varbūt mēs varam, kā saka, iesākt jau podkāstu epizodi. Jā, varam. Jā. Un principā parunāties par tevi, par tavu dzīvi. Un, nu jā, es domāju, ka mums tā saruna varētu veidoties. Kā jau parasti, dabīgi, ja? Bet Jā. tā kā, ko es no tava profila Instagramā sapratu, ka tu esi ļoti liela latīņu deju mīlētāja un jau ar kādu laiku ar to nodarbojies un kustini Jā. daudz un daudzus cilvēkus Latvijā. Un tev ir īstenībā diezgan poši tie visi video, es paskatījos, man pilnīgi pašai bija tāds, cik es noteikti gribu uz tādu klasi aiziet. Ja? Tev Un vajag, ka tu mūsu vietas Rīgā noteikti, jā, noteikti. gaidīsi. Es saku, tas ir tā kā es pat domāju, ka es pavisam drīz to realizēšu, jo februārī būšu klāt un tu redzēsi mani savā klasē. Jā. Un jā, un stādīšu tevi priekšā. Mums ir šodien epizode kopā ar Katrīnu Olšteinu. Pareizi es izrunāju tavu uzvārdu? Olštreinu. Nedaudz Olšteina. neprecīzi, bet viss ok, jā. Zinu, kā man, kā saka, latviešu valodā man vajadzētu tā kā sakautrēties, ka es nevaru izrunāt tos Mhm. uzvārdus, bet no otras puses tik ļoti pieradusi, ka es dzīvoju Anglijā un man to uzvārdu šeit vispār manu nevar izrunāt. Un tāpēc man viņš vispār ir nomainīts uz citu uzvārdu un tur tā, nu, tur kā saka, savā epipēja. Man Bet, bieži jauc uzvārdu, tāpēc esmu jau pieņēmusi, ka tas nav nekas tik kritisks. vai ne tieši tā? Bet jā, Katrīna. Forši, kas ir pieslēgusies, un tu šobrīd esi Latvijā, Rīgā, es pieņemu. Ir Rīgā, jā. Mhm. Un, nu, varbūt pastāst tā kā bišķīt vairāk par sevīm, tā kā vai dēja ir vienmēr bijusi tas, kas tevi ir interesējis, vai varbūt pirms tam tu ar kaut ko citu nodarbojies, jo es pieņemu, ka man tevi jāstāda priekšā kā dejotāja un horeogrāfi, bet tu droši man vari pamainīt to intro un teikt, varbūt ne, ir kaut kas vēl cits, ar ko tu nodarbojies. Jā, drīzāk vairāk tas būs kā latīno deju pasniedzēja un zumbas treneru Skaidrs. pasniedzēja. Tas būs vēl kā precīzāk, ne gluži kā horeogrāfi, bet nākotnē es domāju, ka arī varētu tas notikt. Aha. Bet, bet par deju runājot, jā, deja vienmēr bijusi manā dzīvē jau no kopš bērnības, kopš sev atceros, jo es pašā bērnības tā kā sākumā, pirmsākumos nodarbojos ar sporta dejām. Tad līdz kaut kādai 6. 7. klasē aptuveni, tad bija katru dienu, var teikt, tā kā treniņi, nedēļas nogalēs sacensības, laika tādā ļoti Mm. intensīva un tā dinamiska tā ikdiena. Tad, jā, sanāk, tad es pārtraucu tajā vecumā, un pēc tam es sāku mēģināt tur tautas dejas, laikmatīgās ar teātra dejām kopā. Ah, dievina. Man ļoti tas patika. Tautsdejas varbūt nebija gluži tas mans, pēc, kas bija padejojis jau sportdejas, kas ir, nu, Latīņamerikas, tas kā šis Mhm. cienīgums un viss tas, kas man ļoti patīk. Un pēc tam bija grūti pierast pie tādā, nu, cita veida dejas stila. Un tad es kaut kā neredzēju, neatradu sev laikam nevienā deju stilā, un tad es sāku iet uz Zoom treniņiem. Tad es sāku ar Zoom nodarboties, sapratu, ka man ļoti tas patīk. Un tad arī tas tā aizsākās. Aizbraucu uz Spāniju, tad sanāk to gadu padzīvoju tur, tad vēl jau vairāk tās dziesmas, viss Vēl vairāk to atvērās, latīnisko tevi atvēra. atvēra vairāk, un tad es sapratu, jā, nu, ka tas bija tā kā solis uz priekšu, un tad arī sākās viss tā dejošana tā kā pastiprinātāk. Un kaut kā arī satiku pareizos cilvēkus, kas tā kā man pamudināja, un man likās, ai, nē, vēlāk, tā kā vēl nav īstais brīdis, tā kā likās, laik bremzēs sevi. Un tad satiku īstos cilvēkus, un tad kaut kā man, nu, viss tas organiski arī aizgāja, jā. Un tu sevi bremzēji, tā kā bija kaut kas cits, ar ko tu tā kā varbūt sevi liki nodarboties, kamēr tu vēl domāji, vai tiešām dēja un zumba ir tas, ar ko es gribu nodarboties. Klasiskais oficiāls darbs, kā jau visiem. Zini, kā tu visu Jā. laiku kaut kādā tādā ierastajā tajā rutīnā liekas, nu jā, viss ir kārtībā, tu vakarā aizēji varbūt tās pasporto, tu tā kā nodzen to stresu vai to, kas ir uzkrājies tajā dienas tā kā laikā.
Bet es domāju, nu, labi, varbūt kaut kad vēlāk ka mainīsies, viss varbūt tā dzīve un tā kā Mm. dinamika, bet kamēr tu pats neko nemaini, nekas nemainīsies. Jā, Nav tā, ka nē, notiks kāds burvju triks, tā kā pēkšņi tagad kaut kas tā kā mainīsies, jā, un tad viss tā organiski arī sanāca, jo man darbā bija tā, ka man bija tā kā līgums uz noteiktu laiku, uz 2 gadiem, tas mm. līgums beidzās, laikam tā tam bija jānotiek. Un tad arī man sākās brīvais laiks, un es reiz domāju, ko es varētu lietas labā darīt, jo es jūtu, ka tā daļa, nu, tas ir manī, un ka man ir to Neliek jānodarbojas, jā. tevi mierā. Jā, Mm, es pilnībā saprotu. Īstenībā man ir diezgan līdzīgs stāsts, jo es arī savulaik bērnībā nodarbojos ar, nu, sanāk, jā, tas ir sporta latīņu dēļas, ne? Tā ir, es viņas Latvijas saucu. Amerikas dēļas varbūt tās. Latvijas Amerikas dēļas, Jā, jā. jā, Un es arī kaut kāds, nezinu, nu, man tas nebija varbūt šausmīgi ilgs posms, bet, nu, es nezinu, varbūt 3, varbūt 4 gadi, bet man liekas, ka 3 gadi maziņa nodarbojos. Un tad es kaut kā arī tiku ievirzīta pēc tam laikmetīgajā dejā, un tur gan es paliku kaut kādus, nu, 9, 10 gadus, un vēl joprojām laikmetīgo jā. deju šausmīgi mīlu. Un es arī atceros tās sajūtas, tā kā, zin kā, Latvijā dziesmu svētki ir, dziesmu un deju svētki ir, nu, tāds, kā saka, liela lieta asinīs. Un tad man tik ļoti tā kā tie svētki ir patikuši, bet pati tautas deja, tā kā man līdz galam nebija uzrunājusi, tāpēc, ka es jau biju, kā saka, bišķīt izmainīta. Man bija pilnīgi cita deja ielikta iekšā. Un es domāju, ka Jā. varbūt līdzīgi jūties. Es tev piekrītu, tāpēc, ka man ļoti patīk skatīties, man ļoti patīk tautzē koncerti, un vispār tās Jā, emocijas, tās dziesmas, tā kā es arī esmu diezgan patriotiski, bet kaut kā, lai es pati dejot, es vienkārši es nevaru, es jau pamēģināju vienkārši to nejūti. daļu, Jā. nejūtu sev līdz galam, ka tas ir mans, man kaut kā likās, ka es tādā rāmī iesta, ka jau tu man gribās no tā rāmī ārā, nu jā. Es pieņemu, ka arī tas, zin kā, tik daudz, kas mūsu bērnībā tiek tā kā mūsos ielikts, un Jā, es domāju, ka arī tā, ka tu kā bērns jau augi pie tās mūzikas, kas ir, nu, internacionāla, savādāka, spāniska, tad kā pieaugušiem, man liekas, tu pat tā kā, nu, tā kā tas ir tas, kurus vairāk sevi izjūtu un kurus varu izdejoties, vai, nu, tā ir. Jā, jo no malas skatīties ļoti forši visus tos koncertus un tā, man liekas, ir jā, forši, ka cilvēki iet un kustās un dejo arī tautsdejas, bet jā. katram laikam tas savs, un, jā. Mm. Noteikti, jo es zinu, ka tā, kad ir latviešu mūzika, es, nu, tā kā jau ar visiem, vai ne, jestra ir jautri, bet es Jā. īsti nejūtos, es te varētu padejot. Nu, tā kā, Nu, arī, jā, jā. nu, Labi, vismaz tā. varbūt zaļuma balss ir kaut kas cits, bet tās Jā, Latvijas-Amerikas jā. dēļas ir kaut kā tas, viņš tev ievelk pilnīgi citā ritmā, jā. Mm. Un, sanāk, tu vispār arī, nu, tā kā studēji to visu Latvijā, vai kaut kur citur tu to mācījies? Kā tev, Nu, kur tu atradi tas vispār kursus un tādas lietas? kurs izgāja sanāk, attālinātos vispār, tā kā, nu, Zoom certifikāts bija jānokārto, un tad tos izgāja attālināt, bet tagad drīzumā es arī domāju uzsākt, man vajag tā kā, lai varētu fitnesos vadīt nodarbības, tad C kategorijas apmācības arī man vajag iziet, tā kā par treneri, lai es arī varu vēl nianses arī uzzināt vairāk par cilvēku tā kā ķermeni un vispārējo, jo tomēr strādājot cilvēkiem svarīgi zināt tā kā vēl padziļinātāk, lai justos vēl tā kā drošāk. Mhm, Un tad es arī varētu tā kā vēl fitnesos arī, piemēram, nu, mhm. vadīt nodarbības. Tad pagaidām deju studijās tas ir ok, bet lai plašāk es Skaidrs. ietu, man vajag arī nepieciešams tas C kategorijā. Baigi, es pat nebiju aizdomājusies, ka arī treneriem ir jāiet vairāki līmeņi, lai tā kā, lai, jo liekas, nu tā kā fitnesa centrs, nu dejas studija, tas pats bez maz vai, nu cik jau tas pats, bet, nu, pa lielam tu jau to pašu tur darīt, iet mācīt dejot, bet Jā, patiesībā, ja tā padomā, nu jā, fitnesa centros tur jau tomēr tā kā vairāk ir padziļinātāka vispār, man liekas, tā informācija un būtība, ka ir, nu, ja tu tur esi, man liekas, tad tu gan esi kā tāds skolotājs vairāk jau vai tā ir, viņš jā. ir tāds profesors. Jo Tev studijās pašai bija vispār interesē savādāk. tā kā tā ķermeņa visa uzbūve un, Jā, īstenībā, jo vairāk ar tiem cilvēkiem es strādāju, jo vairāk ir tās nodarbības un treniņi, jo vairāk es saprotu, ka man pašai arī interesē un arī mhm, būtu noderīgāk, kad es tā kā varētu arī, nu, vairāk cilvēkiem, piemēram, sniegt. Jo dēļ studijās ir tiešām tā kā tas savādāks, varbūt tas koncepts, bet tad tikko varbūt sāks jau, nezinu, fitnesos iet vai tādas veidu nodarbības, tad tur ir uzreiz vajag jau bišķiņā, nu, padziļinātāk jā, to visu. Bet mhm. justos drošāk arī tā informācijas tā kā tajā telpā, jā. Protams, jo, nu, jāzina, Mm. kā viss kaut kas jau var notikt. Jā. Un cik tu ilgi jau nodarbojies ar zumbu? Mm. Vispār kopš tā kā pasniedz, sanāk, pusotrs gads varbūt. Aha, tad tā kā tāds vēl iesākums, principā. Iesākums, bet līdz ar ko man ir bijis tā pieredze un visu laiku esmu tā kā dejojis iepriekš, tā sajūta bija savādāk. Likās jau, ka es būtu ilgi, bet principā pat Jā. pirmsākumi ir, jā, tā kā paši pirmsākumi, jā.
Nu, jā, nē, tas ir savādāk, jo tā, kad ja tu esi Mm. dejojis pa lielam visu dzīvi, un, nu, it kā jā, oficiāli tur kursiņš iziet tādā un tādā Jā. datumā, bet tevī jau tas iekšā tik šausmīgi ilgu laiku. Tas ir tā, un tad uzreiz arī tu jūti to visu savādāk, jo tā pieredze tomēr viens tas, ka tu vari dabūt labu to papīru, bet ja tev ir tā pieredze un tu jūti jau, nu, sen jau tā kā sev tā dejā, tas visam savādāk, jūties arī daudz pārliecinātāks un drošāks, tā kā pilnīgi, nu, savādāk tas ir, jā. Un kā tu nonāci vispār līdz pirmajai klasei? Vai tu tā kā pati sevi izvirzīji un, nezinu, aizsūtīji deju studijai ēpastu un tā kā, hei, te ir jauns cilvēks, kas varētu kaut ko pamācīt? Kā tas vispār notiek? Sākumā bija tā, jā, ka es nokārtoju, protams, ka sākumā bija, protams, kā jau visiem bail, sākt to pirmo, nu, vadīt to klasi, bija tā, varbūt nedaudz Jā, galam tā es varu pārliecība. iedomāties. Tā ir. Ja viens tas, ka tu pats dejo, otrs tas, ka tādiem cilvēkiem jānodod tā informācija, jāparāda, jāizskaidro tā, viņi saprot un tā. Bet sākumā jā, bija, es īrēju tā kā telpas vienā studijā, tā kā, nu, var teikt, regulāri tur pāris reizes viņiem rakstīju, un tā kā teicu, ka man vajadzētu tur telpas, man nebija tā kā konkrēta studija, pie kā es strādāju. Un viņi man uzrakstīja, klausies, varbūt tur nāk pie mums pat treneri. Viņi atsūtīja man Instagramā, ka tu mums visu laiku tās telpas ir, varbūt tu vēlēsies, mēs tieši meklējam, ka Zoom Super, strādāt. jā. Un tad es teicu, jā. Sākumā bija ļoti, ļoti foršanīgi tas, ka tur krievalodīgie vairāk, man ar to krievalodu, nu, man krievaloda nav stiprā pusi. Aha, Saprast, bet tā komunikācijas uzaugus kursamē, no Kuldīgas es nāku, un tad jā. krievaloda vairāk tā, nu, Nu, nav tik netik. vienkārši, jā. Angliski var viss kārtībā, bet krieviski, jā, tad es nevarēju īsti sakomunicēt, bet es tur gadu novadīju, viss bija kārtībā, bet sapratu to, ka nav līdz galam tā mana vieta, jo, nu, tie cilvēki, kas tur nāk, tā sabiedrība, tas nav tas īsti, tas manējs, bet Jā. internacionālajā, jā, tas reiz, nu, savādāk, jā. Un tad tu tagad esi citā studijā, vai kā to saprast? Tagad pagaidām tā kā man tāds pārējais posms ir vairāk gribu Aha. attīstīt online, lai es neesmu piesaistīta tā kā vienai vietai Ah, klāt. Un man aha. gribās vairāk savākt grupu tā kā online, un tagad es vadu RSU sanāk studentiem. Arī jau būs tagad gads vispār martā, jā. Tur man ļoti patīk, tāpēc, ka es sajūtu sev, kā bija, kad es kādreiz Jā. Erasmusā, tad bija, ka es gāju nodarbībām, es jūtu tā kā, es izjūtu vairāk tos studentus, tā kā vairāk man tuvāk sirdī, jā, ir tā Jā, vieta. un es domāju, ka students tomēr ir atvērtāks, un tur ir Jā. arī internacionālie studenti, tā kā tev bišķi tāda ārzemnieciska sajūta tajā visā varētu būt. Jā, ļoti, ļoti forši, man ļoti patīk, jā, tā atmosfēra, jā, vienmēr. Un vai tu vispār esi kādreiz nervoza, ka tu, nu, gan jau esi tam tikusi pāri, bet es pieņemu, ka pirmās nodarbības tās, ak, Dievs, ko es vispār te daru, kā tas kā? Protams, ka pirmā sadarbības tā bija, un tas, kad vēl, kad tu dejo, un tev gribās padzerties, un tev vēl gribās kaut ko pateikt. Ak, Dievs, jā. Ir grūti sākumā, bet tas, kā es pats sapratu, tas viss nāk ar pieredzi, un tas nav tā, ka tev liekas, ka tu varēsi novadīt uzreiz, vienkārši ar katru nodarbību tu kļūsti drošāks, un tad jau, kad tev nezinu, kurējā nodarbība tu jūties, tu vienkārši aizien, tu jūties tādā tā kā komfortā, tu jau Mhm. aptuveni, nu, saproti, zini, ar ko rēķināties, jā. Tā Jā, ir. un, nu, un tā kā, es vienkārši, man liekas, tev. Pirms tam bija message aizsūtījusi, kā saka, varbūt pāris jautājumus par uz ko pameditēt. Un Jā, es vienkārši iedomājos, vai ir kaut kādi novērojumi tev par cilvēkiem. Un tā kā, kad tu viņus māci, un vai viņi varbūt vairāk atverās, un varbūt kā enerģija nomainās, vai varbūt ir kaut kādi konkrēti tipāži cilvēki, kas ir tādi kūtrāki, un viņiem nekas neiet. Un tā kā, kāda ir tevi novērojumi? Man liekas, tas ļoti interesanti. Tā kā, un vispār tas ir. Jo dēja ir, man liekas, dažreiz tā kā tādam šamanim tas viss aiziet, tā kā meditācija tā ir, vai ne? Tu kaut jā. kā pazūdi nedaudz arī tā kā ar ķermeni. Un man liekas, ka tas ir riktīgi superīgi, ar ko tu nodarbojies. Un, jā, varbūt kādi tevi novērojami par cilvēkiem. Man liekas, ka paliek arī atvērtāki, tādi enerģiskāki, protams, arī, kad aiziet viss tās ikdienas, varbūt rūpes un tas stress arī malā tajā laikā, kad tu izkusties un ļaujies tai dejai. Un arī, es domāju, drošāk un vairāk, jo vairākas reizes viņi nāk, varbūt arī tā komunikācija vairāk paliek tāda brīvāka, varbūt un ciešāka. Un vienkārši viņi jūtās arī daudz brīvāk, kad tie treniņi notiek un regulāri un nedēļas, katru nedēļu. Tas nozīmē, ka uzreiz arī tā atmosfēra mainās. Un nav tā, ka tu vienreiz varbūt atnāc kaut kad, pēc tam atkal Mhm, varbūt pēc pusgada, bet tā, ka ja regulāri nāc cilvēks pie tevis arī pierod un to tavu enerģiju tā kā paņem. Un to mhm. atkal no viņiem tā kā noteikti enerģijas apmaiņas savā starpā, jā. Tad droši vien ir gan jau nedaudz vieglāk strādāt ar tiem, kas tā kā regulāri nāk, vai ne? Jā, daudz vieglāk ir. Jo man Tas ir bijis, jā, connections ka ir izveidojies. tā ir. Jo tie, kas atnāk, varbūt pirmoreiz ir forši, bet ja viņš pēc tam varbūt neturpina, atkal nāk jauns, atkal to cilvēku ir tā kā jāieinteresē vairāk, jā, tas tas Mhm. atvēr. Nu jā. Mm. Nu, jā, man liekas, tas tāds. Um,
kā bija latviešu valodā. Gribas tā kā gan uzvara, gan posts. Nē, tā gan nesaka. Kā saka? Mm. Es nevaru atcerēties to vārdu. Uh, Ak, Dievs, vienkārši man stāv uz mēles latviešu valodā. Es nevaru, es vienkārši prāts grib pateikt, bet es to nevaru pateikt Bet pa nevar, jā. izteicienu. Bet gan. Nu, tā kā doma tāda, tā kā, ka tas ir gan, gan tā kā tas ir Ieguvums, prieks un domā? kaut kas Jā. pozitīvs, bet tajā Jā. pašā laikā tas ir tā kā tāds posts, jo, nu, tā kā tu visu laiku uzņem jaunus cilvēkus, tev tā kā varbūt kā horeogrāfu, ne, pasniedzējiem. Mhm. Ir, principā, gan finansiāli varbūt tas ir labāk, ka tie cilvēki vairāk un vairāk nāk un varbūt bišķīt nomainās, bet no otras puses, tā kā tas ir tas mīnus, ka tev nepārtraukti ir jāpielāgojas tam jauniem cilvēkiem. Tas ir tas, Tā ko es tu ir. gribēju pateikt. Vot, es sapratu tagad, Jā. jā. Tā ir, ka jāpielāgojas, un visgrūtāk, laikam, ir tiem cilvēkiem, kas varbūt atnāk tādi visam noslēgti, ir tie, kas, tā kā, ja tur Mhm. viņiem sāc runāt, viņi pavalkās, bet ir tādi, ka tu runā, viņi pat nepavalkās, un tam man ir ļoti grūti no savas puses, tā kā vēl vairāk viņu varbūt atvērt vai ieinteresēt, tad es tā kā pati domāju, kā labāk būtu kāda tā pieeja būt, jā. Jā, un droši vien kaut kādi iedrošinājumi vārdi, kaut kas tāds, vai ne? Tā kā, jā, Jā, tu to vari, tā. Un tu, es pieņemu, tu latviešu valodā, ja pasniedz šīs nodarbības, vai arī angļu valodā studentiem ir bišķi. angliski, bet tā iepriekšējā studijā latviski, jā. Mhm. Ok. Un Mm. vispār no kurienes tieši zumba nāk? No kādas valsts, no kāda? Sanāk no Latvijas-Amerikas, jā, no, Aha. no tā gala. Nu, vispār var teikt, tā bāzes vieta sanāk ir Amerikā, bet Mhm. amerikāņi vispār tur ar Zumbu nodarbojās ļoti. Kad skatos viņu video, tad tas viss tādos, nu, citā līmenī. Ja. Līdz Jā. Latvijai, protams, jau arī nonāk. Latvija arī, man liekas, ļoti, ļoti labi attīstījies, bet tur viņi, jā, ļoti forši pasākums organizē tādus starptautiskos un tieši Amerikā, neatceros, kurā pilsētā gan, Mhm. bet viņiem katru gadu ir vasarā tieši arī tāds ļoti liels tāds kā festivāls. Un, Mhm. jā, vēl arī citās daudzās tā kā valstīs notiek. Jā, tur ir Itālijā, Spānijā, Nīderlandē. Tas ir ļoti forši, ka sapulcina no visām citām valstīm arī citus cilvēkus. Jā, Jā, jo man liekas, zumba ir tāda tā kā. Nu jā, man uzreiz tā kā, o, zumba liekas kaut kas ļoti pozitīvs, kaut kas tā ļoti ir. labi enerģiski tāds vai ne pacelājošs. Jā, Un, nu, it kā liekas, dažreiz kaut kā, es pat nezinu, varbūt es kaut kad vienreiz vai divreiz esmu savā dzīvē bijusi uz kādu zumbas nodarbību. Un tā sajūta ir tāda no sākuma, ja tu ar to neesi nodarbojies, tu tā kā bišķi tā muļķīgi jūties. Tā, ko es tagad te pēkšņi tagad tik pozitīvs būšu, ja? Bet tad es tā jā, kā arī aizdomājos par to, ka, nu, tev jāpārkāpj savu pāri, un tad tu, protams, iegūsti vairāk. Bet tad tas nākamais līmenis vispār tā kā par cilvēkiem, kā tādiem runājot, es pilnīgi redzu to scenāriju, ka, ja tu strādā Latvijā ar varbūt tā kā mūsu tautu, tad mūs ir tā kā grūtāk iekustināt bišķīt, jo es tā pilnīgi ir. redzu, ka amerikāņi, viņi jau ir tādi, jā, tu to vari, visi ir ļoti tādi pacelājoši, Jā. motivējoši, ka tā zumba arī viņiem vieglāk aiziet, un tad jau tur visi tie festivāli un tā tālāk. Tā Bet, ir, jo es arī biju Spānijā, kas novadīja tur nodarbību arī pie vietējiem pilnīgi savādāk. Viņiem tā atmosfēra, tu jau, kad tu sāc pirmo kustību, viņi jau ir jā, viņiem ir uzkurināti iekšā. tādu laimi, un tu pats arī kļūsi tāds vēl pozitīvāks, jā, bet Latvijā tas ir pavisam savādāk, jā, tā iekustinātā publika, tas prasa vispār laiku, un kamēr Jā, viņi tā kā jā, jā. atslēdzās, vispār nomierinās, un tas ir, jā, prasa Cik laiku. interesanti, vai ne? Ka katrā Mhm. valstī tur ir savas vajadzības, Tā savas ir. tipāža cilvēks. Un, ja tu tikko arī pati minēji, ka bija Spānijā, tas tā kā saistībā arī ar dēļu, vai, jo pēc tava profila izskatās, ka tas ir ļoti daudz arī ceļojus, un tad man tāds, tā kā tas ir vairāk iz sevis, vai tur kaut kādi mērķi, varbūt ar dēļu kaut kas saistīts. Nu, vispār uz Spānijas braucu, sanāk, jā, es biju tur gadu Erasmus aizbraukus, pēc tam es braucu, sanāk, 2 gadus pēc kāds pie draudzenes ciemos, viņa palika tur dzīvot, viņa tur izveidoja ģimeni, un tad es Kurā tā kā aizbraucu, Spānijas pusē? Valencija sanāk tieši, Mhm. pie jūras arī, jā, un tad aizbraucu pie viņas ciemos, tā doma, ka sēdēšu vienkārši uz vietējo nodarbību, tur pat tās apmeklēt, man patīk arī padējot, tā kā, nu, citās vietās arī, Mhm. un tas ir Mhm. forši. Un pēc tam man uzrunāja, prasa, varbūt grib nākt novadīt vēl arī tā kā pāris dejas ar visiem kopā. Es domāju, nu labi, Jā, varu arī tā. super. Super. Tā kā 2 vienā, un jā, es biju ļoti priecīga, man ļoti patika tā iespēja, un kaut kā, jā, un pēc tā pamanīja viena bačatas, tā kā arī studija no tiešām Valencijas man uzrakstīja Jā. instrumentu, būtu vēlēs.
pārcelties un vadīt pie mums nodarbības, savas latīno zūmas nodarbības, ka viņiem ir tā kā laiki brīvi, un ka viņi var piedāvāt darbdienās, nedēļas nogalēs. Pašlaik es vēl neesmu gatava, man tā kā Latvijā viss kaut kas daudz notiek, es Jā, nevaru tā momentā pamest un vēl kaut nu ko jā. ļoti spontāni, man ļoti patīk spontāni izdomāt un darīt kaut kā nevis ilgi tam tā kā nobriest. Ir kaut kādas lietas, kam vajag nobriest, bet ir kaut kādas, ko es tā kā iedomājos uzreiz šauju ārā. Izklausās, ka pilnīgi, nu tā kā, zin kā, mūsdienās runājot, man liekas, tik daudz cilvēki straglingo ar darba iespējām. Un, Mm. un tad man šķiet, es klausos tevi un liekas, ka tu esi atradusi to, kas tā kā tevi uzrunā un nu, tā kā tā tava īstā šobrīd varbūt nodarbošanās. Un pilnīgi liekas, ka tev visur varās durvis vaļā. Nu, tā kā tu kaut Tā kur ir. aizbrauc un tev piedāvā darbu. Nāc, te, Jā. tu piesakies kādam īrēt šās te studijas, tu varbūt šeit varētu novadīt mums nodarbības. Man liekas, wow, tev tur viss, principā, ļoti labas iespējas piedāvā. Nu, īstenībā, jā, es gribētu, piemēram, kaut šodien es varētu tur pārvākties un jau tā kā vadīt Jā. nodarbību. Tur. Tas, jā, kaut kā tās dušas tiešām pavērās, jo es tieši vakardienā izlasīju tādu vienu foršu tekstiņu, kur bija rakstīts, ka, ja tu esi pareizajā vidē, pareizajā augstnē, tā kā sēkla dīkst uzreiz. Ja viņas tā kā nepareizajā augstnē, viņi nedīkst un apstājās tas process viss. Un tā īstenībā, ja tu esi tajā pareizajā kaut kādā vietā, tev Jā. automātiski vienkārši nāk tās iespējas, jā. Mm. Jā, un man arī patīk klausīties tevī, ka ne tikai tu esi varbūt, nu tā kā tā augsne, viņa jau ir vienkārši tā kā, kas esi tu un ko tu ar sevīm veido, ka pasies, tas jau nav tikai tev Latvijā, tu aizbrauc uz Spāniju un tev jau tur piedāvā. Nu tā kā, ka Jā, tu vienkārši ar to, ka tu saproti, kas tu esi un ar ko tu vari pasaulē piedāvāt, tev jau tā kā jebkurā pasaules malā tās durvis var pavērties. Un tas man liekas arī tik interesanti, ka cilvēki vispār nonāk līdz tādam posmam, ka viņš jutās ērti tur, kur viņš ir, un man liekas, līdz ar to tās iespējas arī pavērās vairāk. tā, tā ir. Īstenībā, jā, tā kā tu saki, ka vienkārši iespējas nāk, un es dzirdēju tā, ka citi cilvēki viņās kā, bet tur pat Jā, vienkārši jā, jā. dabiski īstenībā tas noteikti, ka Jo, ja tu nepiespiežot. paliktu savā oficiālā darbā, varbūt tu gribētu pēc tam vēlāk kaut ko ar oficiāliem saistībā, un varbūt tu Jā. tik viegli neietu, jo tu tā kā varbūt neesi savā īstajā vietā. Mhm. Man vienmēr zikā patīk tā tehniskā puse, un vienmēr, nu, patīk, ka ir jādomā un jārisina lietas, un tas man ļoti patīk, jo es vispār pabeidzu telekomunikācijas sanāk. Ah, Bakalaura telekomunikācijās ir. jā. Nu jā, un tad es kaut kā ik pa laikam man prasās kaut kāds tāds tas darbs, kad ir tā stabilitāte, kad tu jūties Protams, tiešām tā stabili. Bet tad jā. atkal saprot, ne, nu tā deja, tad atkal es pārēju to radošo, jā. Es domāju, ka, jā, tu saki, varbūt tev arī būtu līdzīga liekas. Man liekas, ka varbūt ne jau iet runa par to, ka tev tā kā esi pilnīgi neīstajā vietā, ja tu pat arī dari kaut kādu oficiālu darbu, jo tas tā ir stabilitāte. Tā mēs, nu, Jā, visi, bet galvenais, ka tu arī turi sevi to, kas tev tā kā, nu, dod to pašanu, to tā kā spārklu, to prieku, ja, jā. jo es zinu pati pēc sevīm, kad es, tā kā esmu varbūt sev, varbūt kaut kāda arī finansiāla apstākļu dēļ, pilnīgi nogriezusi varbūt tā kā to, kas man pašai šausmīgi patīk, un tad es pilnīgi Mhm. jūtu, kas tā kā tāda sasīkst, un es nejūtos tā kā labākā es, un, un tik un tā, lai cik gadi paies, lai cik laiks paietu, es tik un tā meklēšu iespējas un veidus, kā sevi realizēt tur, kur man ir tas passions. Bet tas jau Jā. nenozīmē, ka man nav jāpelna nauda, jo varbūt ar to pašu vēl projām es nepelnu. Ja? Nu, tā kā, Mhm. ka man liekas, ka tas ir svarīgi, ka cilvēki atrod kaut ko, kas viņiem to prieku rada un turpina to Jā, darīt. es tev piekrītu, jo man arī bija tā, ka man sanāca tā bija jāapgriezt, un man bija kaut kāda tieši dēļ darba. Pēc sēdēju domāju, vai tiešām tas darbs ir tā vērts, lai es apgrieztu tiešām to savu sirdsveidu, no kā es gūstu to lielo dzīves Mm, enerģiju, kas man tiešām ļoti patīk, vai labāk piemeklēt ar darbu tam reāli tam hobijam, kas tikai, nu, pārāk atrastu samudžeru arī tā kā tiešām, kad arī, nu, sapus. Jo tad man bija tajā momentā jāizvēlas vai dejošana vai tikai darbs, un tad tu atnāc tāds, nu, tiešām tā kā pārgūs mm, izsmelts, un tu nevar pat savu hobiju vairs darīt. Un tad es arī sapratu, ka kaut kas ir jāmaiņo, jo nekas jau nenotiks tāpat no sevis, jā. tas gan, jā. Um, Kāds tev novērojums šobrīd, vai vispār Latvijā tu vari nopelnīt tā kā ar pilnu slodzi tikai ar deju strādājot? Nu, tā kā, es nezinu, Var atkarībā, stabilitātei. atkarībā, kur tu pasniedz, cik tev ir Aha, nodarbības dienā, nedēļā. Citreiz ir tā, ka, ja tu vadi, piemēram, 2, 3 nodarbības dienā, tur, nezinu, 4, 5 nedēļā, tu vari atkarīgs vienkārši, cik tu tā kā daudz ņem, cik ir tavs brīvais skaidrs. laiks, un īstenībā, nu, var, pēc iespējām vienkārši jāskatās, jā.
Jā, jo man liekas, ka Latvija jau arī noteikti ir ļoti tagad attīstījusies, un tās iespējas arī vairāk, un cilvēki ir pišķīt aktīvāki, bet es zinu, ka savulaik valdīja, man liekas, tāds nedaudz uzskats, ka tiklīdz cilvēks nodarbojas ar kaut ko nedaudz kreatīvāku, tad bezmazai tās iespējas nopelnīt ir ļoti mazas, nu tā kā pilnai Un es tā slodzē. neteiktu, īstenībā, man liekas, cik tu, kā tu pats to skaties, es arī redzu, kā apkārt man cilvēks ar to radošo nodarbojās, viņiem arī viss sanāk un var nopelnīt, un, protams, pašā sākumā ir tiešām grūti, visādas Jā. neizdošanās, kā jau visur, bet vienkārši jākāp tam pāri, jāiet priekš, un tad jau viss ir kārtībā, bet es teiktu, ka var, tas atkarīgs vienkārši, cik plaši, kur tu esi, ko tu dari, nu, tas tā individuāli īstenībā jāļot. Jā, tu varbūt sevi arī kaut kad redzi kaut kur citur padzīvojot, vai tā kā šobrīd pēc visiem saviem Spānijas pieredzēm tu jūties tā kā, nu, nē, es Latvijā tā kā visērtāk, labāk šobrīd jūtos. Visu laiku īstenībā gribās ik pa laikam kaut kur tā kā pats. Es tādas arī domāju, būt kaut kur pārvākties, varbūt citur padzīvot, bet es tā Jā. baigi skatos, kā man tās iespējas nāk un kā tajā brīdī es jūtos. Bet pagaidām es tā kā Latvijā, bet jāskatās, kā Mhm. vienkārši, kā tas viss iegrozīsies, Kur jā. dzīve tevi aiznesīs, jā. Jā. Mm. Un kāds varbūt, nezinu, pašai skatoties atpakaļ uz laiku Spānijā, kāda vispār tev šķiet Spāņi, kas ir varbūt tādas lielākās atšķirības ar Latviju un vai vispār arī valsti un viņu struktūru un cilvēkiem? Mm, tādi ļoti karstasinīgi, ļoti tādi, var teikt, pat impulsīvi, kad viņi tā, nu, ko viņi grib, to viņi dara. Viņi ir tāda liela, tāda aizrautība, man liekas, dzīvo ar tādu ļoti lielu, tādu deksmi. Un tas vienmēr asociējās ar viņiem, jā. Un kad tu pierod pie tā, viņiem arī viss tāds likās tāds mierīgāks, tāds lēnāks. Viņiem sajūt, ka viņi neko nekad nenokavēs. Lai arī cikos Jā, neatnāk, viņiem ir tāds pilnīgi savādāk ikdienas rutīna, tā kā es to gadu tur biju. Kaut kādā brīdī man sagribējās arī Latvijas to ejam un daram, jābūt tikos, tā kā ir tas vienmēr tas aha, strādāt, jā, jo jā, jā. kad pie tā ir pierasts, tad kaut kāds stress ir grūti, laikam, pārņemt to citu valsts kultūru uzreiz, jā, kaut kā, kas ir pieredze pie tā latviskā tā Nu jā, tas ir mums jau prātīgā. iekšā, tā, ka vajag strādāt, vajag iet darīt, ir kaut kāds režīms, ir kaut kāda Jā, disciplīna. Jo pāris tās reizes, kad es esmu bijusi Spānijā, nu, man tā kā bišķi tā balti skauštā viņu siesta, ja, ka viņi paņem to būs siesta, jā, pauzi, un tad divas, jā, trīs stundas nekas nestrādā. mhm, Es nekur nevaru dabūt, jo visi ir paņēmuši tagad snaudu vai pauzi, kas man jā. liekas tā kā tā unikāli, bet tas arī liecina tik daudz ko par viņu kultūru. Protams, tas ir, es saprotu, kas ir daļēji dēļ karstās saules un Tas kaut arī kas bez tāds. laikapstākļiem, jā. Mm. Jā, bet liekas, ka, nu, ka iedomājies, tu dzīvo tādu dzīvi, ka tu strādā, un tad ir obligāti jāpaņem tā pauze, un lielākā daļa nekur nestrādā. Man liekas, man būtu tik grūti to iedomāties Latvijas sabiedrībā, vai arī šeit Anglijā. Es vienkārši to neredzu. Nu, tā kā man Jā, liekas, te cilvēki vienkārši rukā. rūkā, Jā. jā, tā ir. Mm. Un par cik tu nodarbojies ar deju, es pieņemu, ka tu arī, nu, varbūt tev ir tā kā svarīgi par arī sevi parūpēties un par savu veselību un par citu cilvēku sanāk veselību arī. Kāda vispār ir, nezinu, tava ikdienas rutīna, varbūt vari tā kā padalīties ar kaut kādiem saviem veselības trikiem un atklājumiem, un es pieņemu, ka ļoti daudz kas ir saistīts ar to, ka tu esi dejā un tev jābūt varbūt, kā saka, enerģiskai un sportiskai, un padomāt par to, ka to, ko tu ēd, tev tas dod enerģiju, jo, ja tev ir jānovada vai ne, tāda diezgan intensīva nodarbība. Jā, kā tu uz to visu skaties un ko tu dari savas veselības labā? Jā, vispār vēl es arī piekopju augstās spēles, kas man dod ļoti lielu O! enerģiju. Jā, Tas man ir ļoti, ļoti rīktīgi patīk. krūta. Tas man ļoti liela tā kā adrenalīna ir iedot tajā brīdī, un kaut kā liekas, ka tad, kad es esmu bijis augstajā peldē, man ir kaut kā prāts arī atjaunojies, Un un tu to dari Kuldīgā vai Rīgā? Rīgā es arī esmu bijusi, bet Rīgā varbūt ne tik bieži. Tā kā Jā. sanāk, varbūt tur reizi nedēļā, reizi divās nedēļās, bet Kuldīgā sanāk, es esmu, var teikt, katru dienu. Jā, Ja tur tas kaut ir kādi gan jau ezeri kaut kas blakus, jā? Vai dīķis kur? man pie mājām tieši sanāk arī Aha. tas savā dīķītē. Super. Bet ļoti, ļoti forši, un kaut kā tas ir, es zinu, ka ļoti daudziem būtu tas tā kā, nu, nepatīk vai nestrādā par šiem, bet Jā. man tas iedod ļoti lielu tādu enerģiju, un tad es varu gāzt pelnus, likās pēc tam, kad esmu bijis augstajā peldē. Domas Un, un, sakārtējās prāts. un tu ar to sāki nodarboties salīdzinoši nesen vai tā kā jau laiku atpakaļ? Mm. Kopš vispār bērnības mēs ejam tā kā ģimeni pirtī regulāri, katru nedēļas Jā, nogalu var teikt ar super. kaut kādiem izņēmumiem.
Un tad pēc 5 dienām mēs ziemas laikā, rudens laikā, vasarā vienmēr tā kā augstā ūdenī. Ja. Un Ah, tad kopš 20. gada, sanāk, nu jau būs tagad 6. gads, es sapratu, ka var arī iet tāpatās. Arī. Tad arī īstenībā bija Covid laiks, kad sākās, un tad es biju vairāk tā kā mājās, un gribējās arī atrast kaut kādu veidu, kā tiešām atjaunoties, un studiju laikā vajadzēja tiešām, kad tas prāts višķiņ atvēsinās kaut kādā ziņā, tad es sāku iet, jā, tad augstajās peldēs, nu jau būs 6. gads tagad sanāk, jā. ak, Dievs. Un cik tu to bieži, nu jā, tu sanāk, ja tu Rīgā dzīvo, tad varbūt nesanāk tev tik bieži, bet nu, es pieņemu, ka tu vismaz mēnesī reizi vai vairāk tu to dari. Sanāk, jā, sanāk. Nu, es teiktu, biežāk, tā kā ne katru nedēļu, nu, bet arī kā kur reiz sanāk, tas sanāk tiešām biežāk, un tad es aizēju regulāri, bet es varbūt nedaudz sanāk, varbūt iepauzēt, un tad, bet pietrūks īstenībā, jā. Ziemā man vislabāk arī patīk, jo tas kontrasts ir tāds lielāks, un tā sajūta ir tāda, arī tāda iespaidīgāka, jā. Ko tu ieteiktu cilvēkiem, jo, piemēram, tā kā es esmu to ik pa laikam tā kā darījusi, esmu arī gājusi augstajās dušās, bet man ir tik ļoti grūti, tā kā, nu tiešām tā kā ir tiešām grūti sevi pieredzināt pie tā augstā ūdens, un es Mhm. saprotu, ka paiet tā pirmās 30 sekundes, un kaut kā tu pierodi, un patiesībā nav vairs tik traki, bet vienkārši ieiet, nu tā kā liekas, taču ir vieglāk vienkārši uzlikt to silto ūdeni. Kāpēc, lai es tā kā to Jā. augstu, es zinu, ka tas augstās ūdens patiesībā tik daudz dotai veselībai, ir kaut kāds, tā kā, nezinu, tev taktika, kā tu pārkāp pāri, vai kā tu ieteikt citam pārkāp pāri. Sākumā es arī mēģinu kaut cik bišķiņ tā kā iekustēties, iesildīties, tad, Ah, kad es eju iekšā, es tā mēģinu uzreiz pirmais elpošanu nomierināt, jo tas reizēm ir tā, ka arī vai nu grūtāk iekāpt, jo ilgāk stāv ārā, liekas, ai, nu tā kā vēl pagaidīt, un tā, un mm, redz, tā, ka mm. arī augsts vējš ārā, un tad, ja ir augsts vējš ārā, tu vēl vairāk tā kā sāc domāt, nu kā tagad, varbūt Jā, vēlāk, varbūt. jā. Bet man ir kaut kā esmu izdomājusi, es tā kā, es eju, es tā kā, nu, nav tā, ka, ai, labi, tā kā pamēcēšu kājas, bez augstu, ne apakaļ, es nolēmus, tad es arī eju, un tad pirmais ir nomierināt, jā, to elpošanu, jo pirmais moments uzreiz ir tāds šoku moments, tev liekas ārprāts tagad, jā, nu, ka tev tā elpošana uzreiz tāda pātrinātāk, bet tad tu Mhm. nomierini, tad tu pasēdi, un tad tu vienkārši jūti pēc sajūtām, ka tev ir jākāp jārā, nevis sev jāspīd, jo man liekas, sev spīdzināt arī nav īsti pareizi, tu varbūt Nu, nevar jā. izturēt. Jo ir kas, piemēram, 6-5 minūtes, kas var izturēt. Es 3 minūtes varbūt bijis maksimums, kad es sēžu, jā. Mhm. Un tad tu saki, kādi ir tie veselības lielākie plusiņi, tam skaidrība prātam un ķermeņa kaut kāds tāds būstiņš. Ir kaut kas tāds, ka tev šķiet, ka tev arī imunsistēma varbūt ir stiprāka dēļ tā visa, vai... Nu, ko es arī novēroju, jā, kad tajā laikā, kad es intensīvāk arī gāju, nu, augstās peldēs, visu tā sezonu arī bez slimošanām tādām. Mhm, Kaut kā, kad es piekāpu regulārāk, tad uzreiz jūtu arī tā kā imunitāte stiprinās arī noteikti. Vismaz, mhm. jā. Prāts Jā, arī uzreiz ir tiešām tāds svaigāks un arī kaut kā tas ķermenis uzreiz tā sarosās un, nu jā, viņš dod tā kā visam, kā sākot ar galvu tā līdz pat, jā, visam jā. ķermenim. Jā, es esmu dzirdējis, jā, ka ļoti daudz cilvēku ar to nodarbojas. Un es zinu, ka nu, mums Anglijā viņiem te visi to sauc par cold plunge. Nu, viņi neiet peldē, ja vai tā kā tādā, kā saka, atvērtā ūdenī. Katrs Jā. tas vai nu tādu tā kā plastikas baļu ir nopircis, vai Mhm. cilvēki tajās lielajās miskastēs lien iekšā. Jā, bet, Ah, nu, galvenais, ka tur ir augsts ūdens un ielien. mhm. Un tas ir riktīgi forši, jā. Un es arī tagad skatos, domāju, pats, nu, jo, jā, man liekas, ka tas tā pātrina to asinsriti un tādu tā kā plūsmu cilvēkam iedod, ka, Es nu, visu liekas, īstenībā pamēģinātu kādreiz, varbūt tās, jā, varbūt tā nepatiks regulāri, ja, bet kaut kad tev ir vēlēšanās, tad varbūt ar kādu kopā pat, jo mm, varbūt vienai galīgi neriskēt, ka tu vien pat kaut kur tā esi augstā līmenī, jā, mazliet jā, kaut jā. kādu krāmas sarāju vai ko, bet tā, jā, tas, man liekas, ir ļoti forši. Jā, nu labi, tad tas sanāk līšana augstā ūdenī. Viens no taviem plusiņiem man vienkārši vienmēr interesē. Ko citi cilvēki ēd? Bet kas ir tavas brokastis? Kas ir tas, ar ko tu sevi baro un kas ir tavas ēdienreizes? Jā, īstenībā ļoti dažādi arī pēc sajūtām, prasa skatos, nav man Jā. nekad bijusi tāds, varbūt baigi krasās kaut kādas diētas vai super tur kaut ko, nu, kaut kad esmu mēģinājis no saldumiem atteikties, jo man ļoti garšo Nu saldumi ir tāda man jā, vājība. jā, Bet protams. tā, principā no rīta cenšos olas ēst ar graudu maizes, nu kaut kāds tāds arī tāds tops ir ar svaigiem kaut kādiem tur gurķīšiem, tomātiņiem. Mhm. Tāds pusdienēdiens es cenšos arī tāds dārziņu zupas vārīt. Tas man ir ļoti pietrūks Spānijā no Latvijas. Jo Jā, Spānijā super. viņi tikai sauso. Un tad vienā Jā. brīdī es sapratu, ka baigi traki manam vēderam, jo man ir rītīgi prasās tiešām tādas zupas, un tas man arī kaut kā uzreiz.
iedot tādu. Jā, mums Mm. Latvijā mēs esam lieli zupu mīlētāji, un es arī Mhm. šeit novēroju Anglijā, ka cilvēki zupas pārāk Neciena, nepērk un jā. netaisa. Un Mhm. tas ir zupas, viņiem tikai tās biezzupas liekas, ka ir zupa. Viņi īsti nesaprot, ka mums sagriežam visu kaut kādus gabaliņus un savāram kopā tā ar zupu, un viņiem tāds, kas tas tāds. Bet, nu, es, protams, jau esmu tas, kas saka, kas man te apkārt Angļu, jau esmu bišķīt viņus arī pārlatviskojusi un parādījusi, ka var tā kā arī tā zupas ēst. Jā. Bet vienkārši nu, tā ir, ka es arī esmu novērojis, ka tas mūsu tautā vairāk ir nekā kaut kur varbūt citur. Tu kafiju Viņi dzer? vienkārši nesaprot, vienkārši kāds ir ēst zupu, jo viņiem liekas, tas nav ēdiens, ko tu varētu pārēst, ka tev vajadzētu kaut ko vēl, jo kas Jā, ir, kas tur viņi piekrāts. nesaprot to ūdeniskumu apkārt, jā, bet Jā, man ļoti patīk. Un man liekas, pēc tās zupas tu jau to maizi vari, nezinu, uztaisīt un piest. Tā kā, es jā, nezinu, tik daudz, kas tur ir, nu, kāda atšķirība, tā kā vai tu ēd kaut kādus, nezinu, tur kartupeli ar gaļu un salātiem un vēl jā. piedzer ūdens glāzi, bet tu arī vari to zupu uztaisīt. Jā, visbiežāk, protams, ir izvēlētos tā kā zupas sanāk. Man patīk arī tur maltās bezmētas ar īsiem griķiem, tas arī man tāds mīļākais ēdiens. Aha, Bet tā, principā, vairāk tās zupas, un tas uzreiz, jā, tāds ikdienas aha. tāds garšīgais ēdiens, jā. Ja es tev tikko te uzmācos ar jautājumu, vai tu kafiju dzer? Jā, es esmu kafijas mīla. Un cik tu daudz kafiju dzer? Vienu tikai kapu vai vairākus kapus dienā? Es tā īstenībā regulāri sanāk viena vai divas. Nu, ja iet Mhm. vairāk, tad īstenībā pat traku, jo citreiz ir tā, ka varbūt kaut kāda darba jāizdara vai kā liekas, tā kā vakarā varbūt iedzer, bet tā Mhm. nav tā labākā doma. Iedzert vakarā, Nē. tad kaut kā viņš netik labi iedarbojās, jā. Un kā tu skaties uz alkoholu, vai tu lieto vīnu vai nelieto? Vai kaut kādas Pēdējā tādas? laikā vispār nē, sanāk, nu jau varētu būt kaut kāds, nezinu, gads pusotrs, kad tā kā lietoju ļoti rēts, var teikt, jā. Man Nu, nekad nav jā. bijis tāda lielā tā kā kāra uz alkoholu. Vispār Jā. kaut kādām, tur, nezinu, smēķēšanas vai atkarības nav Jā. par mani, bet kaut kad sanāk kaut kāda vīna glāze vai svētkos, jā, bet kad tu atrod no tā, ka tu tā kā iedzer, Jā. tad tā garša, un tas viss liekas, nē, labāk neiet Tas ir iznāk. ļoti interesanti, jo, zin kā, mēs visi, man liekas, noteikti ejam tam posmam cauri, kad mēs esam savos, nezinu, early tur 20 vai tur, zini, pēc skolas pagājuši, un tad tā kā ir tā brīvības sajūta un Jā. ballītes, un viss ir jāizmēģina, viss ir jādara, un Mhm. es vienkārši iedomājos, tāpēc, ka tu esi dzīvojis Spānijā, tā kā, nu, ka tur tā vīna kultūra viņiem diezgan liela. Angrī viņiem ļoti arī, jā, ļoti populāri. Jā. Oh, sangrijs man ļoti patīk. Man Tāds arī īstenībā vasarīgs tajā laikā, kas dzēriens. tur dzīvoja, bija tiešām sangrī tāds, viņiem tāds toplikās, jā, superīgi garšīgi dzēriens. Jā. Jā. Viņš arī bija šķiet vieglāks, bet, nu, tajā karstajā saulē tur, man liekas, var Viņš jā, ir tāds gan apēst. saldens un vieglāks, jā. Mm. Bet jā, es vienkārši aizdomājos par to, ka tu, kā tu arī saki, ka tā, kad tu varbūt nelieto to alkoholu kādu laiku, tu pilnīgi atrodi, un es arī tā kā līdzīgi, laikam, man tagad ir tāds posms, ka es arī, principā, nu tā diezgan reti, un tā kā es to Mhm. savu vīna glāzi, nezinu, pie vakariņām ieleju, tad pilnīgi tā garša liekas tāda stiprāka, spēcīgāka, un viss tā Jā. kā iedurbojas spēcīgāk, ka, laikam, tas ķermenis no tiem toksīniem kaut kādiem ir tik ļoti izgājis ārā, ka tas tāds Mhm. ļoti tīrs, un tā, kad tu to alkoholu lietot, tad viņš tā kā liekas divreiz, trīsreiz, nezinu, stiprāks. Un, nu, jā, man liekas, Jā. jo ir cilvēki, kas, piemēram, varbūt biežāk lieto, un tad man liekas, ka viņiem tas tā kā nāk un iet. Nu, tā kā viņi neizjūt tos Nu, jā, efektus tik jā. ļoti. Un man liekas, tie, kas retāk uzreiz jūt, jo, piemēram, uzreiz Jā. jūt, ka tā kā, nu, tā, pēc tam tas sajūta nav patīkama arī. Oh, un kad tu nevari Nē, pamosties, un nākamais rīts tāds nekāds bišķīt, nu, ja tu esi tā kā vairāk kaut ko iedzēris. jā, jā, tā ir. Mm. Jā, Viņš forši arī baigi. tā gribētos kaut ko garšīgu būt iedzert, bet tajā pašā laikā zina, ka tā sajūta pēc tam, kas būs, tā, nu, nē, jā. Jā, nu jā, Mm. nu tā kā, kas saka, bet zini, kā man liekas, tu jau vari, ja tev ir jānodarbojas ar deju, tu man liekas, tu pat nevari lietot. Nu tā kā, Jā, tev vajag kaut ko, lai tu visu laiku esi tā kā labākais, tu labākā enerģija un visu laiku jādomā par to, kas nav tas, kas tev to enerģiju tā kā sarocina, vai ne? tieši tā. Bet arī Mm. interesanti tas, ka ļoti daudziem, piemēram, viņi nevar padejot bez alkohola. Man nekad tas nav bijis. Es agrāk arī ļoti, es Tas ir nesapratu dīvaini. arī to nesapratu agrāk, ka citiem tā, ka viņi nevar dejot, ja viņi nav, nezinu, tur iedzēruši. Bet man atkal Jā, vienmēr likās, varam dejot jebkurā brīdī. Un jā. vienmēr tā deja likās, tā, ka jebkurā laikā to nav jābūt iedzērušam, lai tu varētu dejot. Nu tā.
Tā Jā. kā, jā, tas arī tāds interesants Nu jā, fakts. man liekas, cilvēkiem daudziem ir tas, ka viņi atbrīvojas vairāk, un ja ir kaut Jā, kādā, arī nezinu, tas. nakts vidē, kur ir kā, jā, var dejot, vai tā pati zumba, vai kādas tur, zini, Mhm. latīņu dejas salsu padejo, ļoti daudz, tā kā var neiedzert, jo tas tā kā tevi atbrīvo, bet no otras Jā, puses tā ir tā kā tāda bišķīta ilūzija, man tā liekas, tā ir, kā, es arī domāju, tā ir jā. ilūzija, jā. Mm. Jā, nu jā, un varbūt tā kā, kas ir tas, ar ko tu varbūt vari pareklamēties, jo man liekas, tev tagad kaut kādi kursi, ka tik to šodien kaut kas tur nenāk ārā, ne? Man liekas, tu tur bija Nu, ielikusi 13. vai vispārīgi vakar tas jau online bija kurs. vakar. Vakardienas bija uz konkrēta datums, viņš pamainīja tos noteikumus, ka, lai var pievienoties arī jebkurā īsmā brīdī, kad Ah, sievietes ok. vēlās un izdomā, ka, lai nav tāds spiediens, ka konkrētā datumā es biju sākumā uzlikusi, bet es domāju, pagaid, ir tāds diezgan liels tāds pressures, lai Mhm. jāpasteidzās. Un beigās pamainīja, un tad, jebkurā īsmā brīdī, tā kā, ja kāda vēlās, tad droši pievienoties, un tas ir pilnīgi arī iesācējām brīvā formātā, tas nav nekas tāds, kur tur mēs mācāmies konkrēti tādu horeogrāfiju, bet viss tāds step by step tā, nu, lai var Mhm. paši Un pamats jau. kas tas tā kā, tas ir tā kā kursiņš vai tā kaut kāda viena klase, un tas viss notiek Uh, online, jā? Tas notiek online, sanāk, latīno dejas, kas vairāk ir jā, tieši uz iesācējām, tādām Aha. kā bāzes lietām. Sākumā tā atbrīvošanās, pamatkustības, un tad jau skaties vienkārši pēc tās grupas, cik elastīgi ir, un tad jau tā kā tālāk skatīties, kā tāpat tā grupa izveidojās, jā. Ok, tad tā kā doma ir tāda, ka tagad tu tā kā salasi to grupu Jā, cilvēkus, un tad pēc iesakās, tam tu tā kā arī kaut kādu to grafiku izveido. jā. Mhm. Pamatām Aha. bija doma uz 6 nedēļām, bet vienkārši jāstāsta pēc cilvēkiem, kā man te interesējās, jā, un tad jāsaprot, kā labāk, jo tas man tāds test variants, tāpēc es Nu, jā, jā, testēju, jā. es Ļoti interesanti. izdomāju, Jā, jo ļoti daudzi, nu, tā kā cilvēki kaut ko tādu uzsāk, un tu tā kā, principā, izveido tādu kā savu komūnu. Jā, jā. tu vispār man liekas, kaut kāds YouTube kanāls varētu atvērties vai kaut kas tā. Varbūt tev jau ir, es nezinu. Nē, Tā man kā. nav, un to viena draudzene arī to man ieteica. Es domāju, kaut kad jau uz priekšdienām īstenībā varētu. Jā, nē, tāpēc, ka tā ir tāda arī, nu, man liekas, ar dēju, jo es pati, es vienkārši pēc sevīm tik daudz ko tā kā filtrēju ārā. Jā. Es ļoti daudz strādāju tā kā arī no mājām, man tie darbi ir, un bieži vien es slinkoju, lai kaut kur sevi tā kā izstumtu no mājas ārā, kas īstenībā būtu jādara, bet es Mhm. pati esmu liela fana. Es vienkārši ieju YouTube, es uzlieku kaut kādu, tagad šitādu nodarbību, es atrodu tādu, un es uzlieku savas Jā. tās 30 minūtes, un mājās es to visu izdaru. Man tas ļoti patīk, Mhm. un tas esmu pamanījis, ka tik daudzi tie fitnesa treneri vai jogas skolotāji, vai arī vai ne zumbas skolotāji, viņiem tā kā, nu, pilnīgi tā komūna ļoti ātri izaug, tāpēc, ka cilvēki Mhm. skatās, un tas visu laiku pušingo to YouTube, ka, ej, te ir pieprasījums, te ir pieprasījums. Jā. Īstenībā tā ir ļoti laba ideja. Es pat arī skatos arī mājās, kad es uzlieku arī, ka gribās, ka vienkārši Jā, nesnāk tas laiks, lai iziet uz kaut kādu tur sporta zāles, kaut kādu grupu treniņu. Tad mājās vienkārši paralēli tu tā kā uzliec, jā, un tad tu izdari. noteikti. Iekonomē nedaudz, varbūt arī laiku tur ceļā prom apakaļ. Nu, tādā ziņā citreiz, jā. Jā. Jā, jā, Mm. jā, nē, noteikti. Tā kā man liekas, tavā gadījumā noteikti tas tā tikai nāktu gan jau par labu, jo tu arī esi diezgan aktīva sociālajā vidē, un, cik saprotu, nodarbojies ar, kas saka, angļu valodā, tas ir user-generated content. Kā tas ir Jā, latviešu valodā? nu jā, sanāk ar satura veidošanu, principā. Kā lai to labāk izskaidro? Nu, jā, kad es veidoju saturu zīmoliem, uzņēmumiem, Mhm, produktiem, kas atsūta savu, piemēram, savu to produktu, uzfilmē video, tad viņi nosūta viņiem visus materiālus, un viņi izmanto to reklāmās, apmaksātās reklāmās, vai vienkārši ievietojot sociālos tīklos, kā viņiem vajag, viņi izmanto pēc savām vajadzībām. Un tad ļoti mhm, populāri izmērs tagad ir, lai, nu, iepriekš, man liekas, visi influenceri tā kā veidoja, mhm. zināmākie cilvēki kas ir sabiedrībā, bet tagad viņi mēģina tā kā arī, kas ir citi parastie cilvēki, lai nav tā, ka tikai Jā. influenceri, piemēram, reklamē un Jā, sūta. jo, zini, man jau liekas, mūsdienās tas vārds influenceris ir tā kā bišķīt jau tāds uz jautājumu zīmes, jo mēs, Jā, man liekas, diezgan daudz esam jau iemācījušies, ka ļoti daudzi, kas varbūt sevi dēvē par influenceriem, patiesībā tas cipars ir bišķīt uzbūstots, nopirkts un tā tālāk. Nu, tā kā mhm, ne viss ir rādītājs mūsdienās, jā, un man liekas, ka tie brendi un varbūt tās reklāma aģentūras, viņas diezgan ātri saprot, ka varbūt tā kā tie cilvēki, kuriem varbūt tas followeru skaits ir mazāks, bet viņš ir ciešāks. Viņi ir tā kā vairāk tavi ģimene, tavi draugi, tavu draugu draugi, tavas paziņas, jā, bet viņi ir ap tevi. Un līdz ar to tos cilvēkus tev pat ir vieglāk influencēt nekā kāds, kam ir 50,000 ja, arī, followeru, bet jā, viņi tur visi pazūd kaut kur.
Tā kā, jā, tas tāds, man Mhm. liekas, jā, šobrīd, jā, liels tāds topiņš, es arī esmu ievērojis, ka tieši tas UGC creation ir a Jā. thing. Es īstenībā ļoti forši, man liekas, tā ļoti radoši, ka tu vari izpausties, jo man ļoti arī ar to satura veidošanu patīk, ka esmu tā aizrāvusies jau arī īstenībā pie Sigitas bija vienreiz uz satura veidošanas māju, man ļoti patīk. Ah, Viņa arī jā, ļoti iedvesmoja. Viņa man tā kā sākumā jau arī teica, varbūt tu negribi tikai tāpat vien, bet varbūt gribi iet arī tā ziņā tālāk, ka priekš citiem arī taisīt, ne tikai priekš sevis. Man tas kā hobijs jā. vienkārši priekš sevis bija. Tad es domāju, varbūt tiešām, jo man kaut kā likās Jā. foršs hobijs, bet viņi man iedrošināja, tā kā Jā, jo visu kaut es atceros, jā, Sigita ļoti pastāv uz to, ka tev nav jābūt super milzīgi followeru skaitam, lai tu ar kaut ko nopelnītu. Un es tā pilnībā ir. viņai piekrītu, jā, tā kā Mhm. tas ir baigi forši. Jo agrāk man bija tāda kaut kāda iedoma, ka tiešām to jābūt ļoti daudz followeriem, lai tu Mhm. varētu kaut ko sabt. Mhm. Īstenībā nē, ka tu vari jau jebkurā laikā, jā, tu vari sākt. Un tā tikai arī tas ceļš arī tā virzās uz priekšu, jā. Principā, jā. Jā, jā, jā. Mm. Kas ir bijis tev kaut kāds tāds pēdējais dīliņš vai kaut kāds produkts, ko tu esi reklamējis? Un nesen bija man vispār ar Zoombox, kur bija kalendārs, plānotājs, tad, jā, tas bija tāds arī tā ļoti forša tādā sadarbība. Man pašai ļoti patīk plānotāji, un tur arī varēja izvēlēties dizainu vāku, gan Kruta. virtuālo, gan aizvarējo vāku pašu savām bildēm. Un tad tas bija tāds arī tāds foršs, un tad bija tās dateles, Daņa Džons dateles jaunās, arī tas bija ļoti Ah, jā, forši. visi tagad ar viņu pārņemt ar datelēm, Jā, tā jā, tas, smauktā, visa tā garša viņiem. jā, tas bija ļoti, ļoti saldi, ļoti garšīgi, ļoti saldi. Ik pa laikam visādi veidi sadarbības, jā, tāds grūti atcerēties, bet ir visādi, ik pa Jā. laikam, jā, dažādi veidi tie uzņēmumi. Arī tagad arī būs uz Valentīna dienu Herkules arī atsūtīs tur Ah. savu Un produkciju. varbūt tā kā tāds tipiņš cilvēkiem, kas varbūt arī baidās to visu uzsākt un jūtās tā kā vēl tā kā nedroši, bet viņi arī kontentu taisa gan regulāri. Vai tu iesaki cilvēkiem varbūt vienkārši pašiem uzrakstīt kaut kādam brandam un pateikt, ka esmu UGC creators vai tā kā kaut kādām reklāma aģentūrām rakstīt? Kāds varbūt būtu tas pirmais solīts? Noteikti, jo īstenībā pat esmu rakstījusi, tāpēc, ka cilvēki īstenībā to nevar uzzināt. Jo man liekas, Nu, ļoti jā, daudz veidotāju uzzīsiem, kā viņi var zināt, ka varbūt tās tieši varbūt tev aizsūtīt. Un tas, man liekas, jā, jo vienmēr, es zinu, ka ļoti daudz varbūt tā domā, ka gaidi, ka te uzrakstīs, bet tas, es domāju, tā var gaidīt un gaidīt, kamēr tas nosirmo. Jo man liekas, tas gan, tā, jā. ne, es domāju, ka gan jau kādam uzraksta, bet es domāju, tiem atpazīstamākiem, kuriem vairāk varbūt tās ir tie sakotāji, bet es noteikti Jā. pašiem es iesaku, jā, noteikti uzrakstīt, varbūt kurš zīmos vairāk uzrunā, kurš varbūt ir tāds, kas iet pie sirds, un tad skatīties, jo bieži vien arī viņi tā kā akceptē, viņi saka, viņi tieši meklē, tas ir ļoti, Mhm. ļoti forši. Mhm. Tad viņi saka, varbūt vēlāk, uz kaut kādu laiku, varbūt tās, ka viņiem būs aktuālākās tās projekts, ļoti dažādi īstenībā, jā. Tā kā cilvēkiem jāsaņem sevi rokās un pašiem jāiet un jādara un jāklāvē pie Ja tām tu kaut durvīm. ko gribi, tad jādara. Tā Jā. ir. Jā, Jā. bet forši, liels paldies tev par sarunu. Man liekas, mēs ļoti daudz ko Paldies ieguvām tev. un uzzinājām par tevi, par tavu pasauli. Un tad pasaki, tā kā varbūt kāds ir tā, kā mēs te varam atrast sociālajos tīklos, tā kā, ka tev, laikam, vārds uzvārds, man liekas, kopā, bet man tu atgādini, lai cilvēki zina, kur tad viņi var pieteikties tām deju nodarbībām. Arī īstenībā rakstīt arī man privāti, jo tagad es arī skatos un vācu tādas grupiņas, varbūt, kas būs, dei studijā, vienkārši jāstās arī tā kā, Jā. kā novācas, bet tā un gribētu pamatā online, lai nav tā, ka vienai vietai esmu piesaistīta un es varu visu kaut kur doties, braukāt un Nu tā, jā. tas tā. Un kā mēs tevi varam atrast Instagramā? Kāds ir tavs, tā kā, tas niknējums? Vārds uzvārds kopā Katrīna Olštreina. Jā. Ok, sadzirdējāt visi. Jā. Meklējam nost. Jā, nu forši, Katrīna. Labi, lai tev Vēl es arī lieliska īstenībā, diena. Nu, vēl nu. es īstenībā arī dzēju rakstu, bet tas ir tāds radošais process, kas vēl izpaužos, jā. Ak, Dievs! Izklausās, ka tu esi rakstniece. Nu, Cik man ilgi jau patīk. raksti dzēju? Arī no 19, 18. gada skolas laikā es piedalījos dzējas konkursos, tur es rakstīju arī visādas darbiņus, Ah. un tad īstenībā, jā, tad no 19. gada tā vairāk sanāk, jā. Un tad tu varbūt saredzi sev kaut kādas perspektīvas, ka tu varbūt gribētu kaut ko arī vairāk ar to uzsākt, varbūt kādu grāmatiņu uzrakstīt, kaut kas tāds, vai varbūt jau Tā rakstīt. grāmatiņa marinējās ilgas, ilgas darbības laikā, ka kaut kas cits ir svarīgāks, bet tas, ka grāmatu apkopot, to es ļoti gribētu īstenībā, jā. Ak, Dievs, cik forši. Jā. Jā, izklausās, ka patiesībā tas ir ļoti radošs cilvēks. Pat nespēju iedomāties, ka tu 24/7 biji oficiālā, bet, nu, kā saka, Tic visam man, savs laiks. tic man, tas bija īstenībā priekš manis savā ziņā grūti, jo gribās slēgt uz visām pusēm, iet kaut ko darīt. Ir forši jau, protams, tajā ofisā, bet
kad nosēdi, man tā sēdēšana laikam liekas, ka O, jā, nevar sev ļoti piedot to, grūti. ka esmu to visu dienu nosēdējis tur. Nu jā, Jā, tad tas nozīmē, ka, ja mēs ar tevīm ierakstīsim vēl kādu epizodi, bišķīt vēlāk, varbūt mēs jau varēsim parunāt par kādu dzejas grāmatiņu izdošanu jā. vairāk tuvāk. Jā, klātienē varbūt ka varēsim parunāties, tad jā, īstenībā. Jā. Mhm. Un, ja nav noslēpums, par ko tu raksti dzēju, tas ir tā kā daba, mīlestība, bet kāds Uh, tas ienāk prātā? Lielākoties īstenībā daba kaut kā ļoti iedvesmo. Arī Mm. īstenībā, kad es sāku rakstīt, tas bija vairāk pastiprinātā Covid laikā, tas gāja ārā, rakstīja pie dabas un tās dabas apkārtējās, jā, tās lietas, kas vairāk iedvesmo. Ir visādi īstenībā tie dzējoļi, bet pamatā es teiktu par dabu, jā. Jā, jo es arī kaut kad nesen aizdomājos par to, ka par dziesmām un tādā ziņā arī dzēju, dažreiz liekas, ka, nu, zin kā, tu to savu domu, to stāstu iekļauj it kā mazākā tekstā. Un liekas, tā kā, ka varbūt ne līdz galam to var, tā kā, nezinu, nu, jo vieglāk taču, lai kaut ko izteiktu, mēs varam pateikt pilnus teikumus, pilnu stāstījumu, bet Jā, tad es aizdomājos, ka īstenībā tieši caur dzēju vai caur dziesmu mēs pat pasakam vairāk ar mazāk vārdiem, ja, jo tā tā ir. doma ir tik dziļa, ka tā kā tev izlasīsi tikai tos 4 vārdus, bet tev paveras liela pasaule vienkārši Mhm. izlasot to. Un Tā katrs man arī tā saprot to māca. savādāk īstenībā, katrs aizdomājas par to arī, nu, savādāk, ko viņš izlasīs, jā. Mm. Jā, nu super. Nu, liels tev paldies. Paldies Tā tev kā par es, sarunu. Ļoti forši. es ceru, ka mēs būsim iedvesmojuši mūsu klausītājus, jo šī ir, nu, principā mūsu pirmā epizode šajā gadā, Jā, jaunajā gadā, un tā kā, nu, kas saka, man liekas, ka tāds riktīgs būstiņš cilvēkiem iet un darīt, un ka nebaidīties spērt tos soļus. galvenais īstenībā arī tajā brīdī likās, ka kaut kas nesanāk, vai, piemēram, dzīvē ir kaut kāds grūtāks posms, ko pēc savs var pateikt, ka vienkārši iet un darīt, pat tad, ja arī grūti reizēm, vai, zin kā, pa kalniem, pa lejām tā dzīve vienmēr iet, nekad nebūs super, Mhm. varbūt salēm būs atkal, nu, tas vienkārši visu laiku mainās, noteikti tāda rotācija, un tad vienkārši iet un darīt, un galvenais to dzīvi piepildīt tā aktīvi, Jā, lai tev pašam ir interesanti. Jā, jā, turpināt. Galvenais neapstāties, turpināt. vienkārši iet kaut vai maziem solīšiem, bet iet cauri visam. Jā, tā ir. Jā. Nu, super, labi. Lai tev lieliska diena, un tad jau līdz nākamajai reizītei. Paldies, tev liels! Labi, labi, čau, čau! Atā!